Ko tu šobrīd lasi? Šobrīd es lasu Pedro Almodovara grāmatu Intervijas, apzinīgi gatavojoties savam kursa darbam. Un cik bieži tu lasi? Es lasu, visticamāk jau gandrīz, akadēmijas laikā laikam gandrīz katru dienu. Dīvainākā vieta, kur tu lasīsi grāmatu? Dīvainākā vieta? Droši vien jau tur, kur visi lasa toaletē. Bet, necienot dažreiz pasniedzējus, es mēdzu lasīt arī lekciju laikā, ja man liekas garlaicīgi. Bet vēl es arī esmu lasījusi tā kā skaistumkopšanas procedūru laikā. Kas varbūt gluži nav manikīrs vai matu taisīšana, bet varbūt kaut kas saistībā ar ķermeni. Nosauc 3 grāmatas, kuras tu ņemtu līdzi uz neapdzīvotu salu. Neapdzīvot salas noteikti es ņemtu kaut ko smieklīgu. Tas varētu būt Māris Bērziņš Gutenmorgens, Hermans Hesse Stepas vilks. Tas tā, lai attiecīgi uz vienplības nots varbūt noskaņotos. Un tad droši vien, lai neaizmirst par to, kas ir mīlestība, kaut ko no mīlestības romāniem, bet kaut kāds autors un konkrēti grāmata, tagad neskrien galvā, kurš varētu būt. Grāmata, kas iespaidoja tavu dzīvi? Tā noteikti bija pirmā no vectētiņa bibliotekas paņemtā grāmata, kad es sapratu, ka literatūra nav tikai pasaku grāmatas un bērnu literatūra. Tad tas bija Viktors Igo, cilvēks, kurš smejas. Kā viņi iespaidoja? Vienkārši tas stāsts likās tik šausmīgi aizkustinošs un par cilvēku, kurš ir izkropļots un kurš tomēr iemīlas, ir spējīgs mīlēt un kad viņš var saņemt arī to pretmīlestību. Tur parādījās tas, kad cilvēka skaistumam, ārējam skaistumam vai vispār tam nav nekādas nozīmes, viss nosaka tikai tas, kas ir cilvēka iekšienē. Kur un kā tu iegūsti grāmatas, kuras tu lasi? Pēdējā laikā jau tās vairāk vai mazāk ir bibliotēkas. Un otrs, man tomēr patīk, ka man draugi arī lasa, un tad bieži aizjot pie viņiem uz mājām var ieraudzīt kaut ko, kas tevi interesē. Grāmatas es nevarētu teikt, ka es iegādājos ļoti daudz pati, bet tās, kas man tiešām interesē, es mēdzu arī iegādāties. Un ko tu vēl gribētu izlasīt? Noteikti kaut ko vēl no Dostojevska. Jo man patīk, kad ir autori, kas taisa biezas grāmatas, bet viņas ļoti, ļoti viegli lasās. Un Dostojevskis lasās viegli? Man tādā ziņā, jā. Kādā ziņā viegli tas, ka ir ļoti interesanti un ļoti gribās zināt, kas notiksies tālāk un kā attīstīsies stāsts. Un grāmata tāds, kurām tu gribētu līdzināties? Bērnībā noteikti tās bija Princeses. Tagad es īstenībā neesmu par to nemaz domājusi, varbūt. Ir labi, es laikam uzskatu, ka ir labi, ja tu vispār spēji identificēties ar to varoni, ko tu, attiecīgajā mirklī, ar ko tu lasi. Un grāmata, kur tu visvairāk pārlasīsi? Tā būtu O. Henry ceļi, kurus mēs izvēlamies. Tie ir īsie stāstiņi, bet katru reizi viņi dod kaut ko citu. Viņus vienkārši var paņemt, izlasīt, un tad tas tāds, jā, ir. Tad pēdējais jautājums. Slavens jebkuru laiku autors, ar kur tu gribētu pavakariņot? Tas ir interesants jautājums. Es nezinu, droši vien būtu interesanti pavakariņot ar kādu jau sen mirušu, ļoti slavenu un tādā garā, bet es laikam gribētu ar vienalga kuru no tiem, kas raksta tos bestsellerus, tā teikt, tur krēslas, tur tos, es pat īsti nezinu, kā tos autors sauc, vai Da Vinci kodus, un ļoti gribētu uzzināt to formulu, kā viņi izstrādā tos, kad ir iespējams, romānus pavilkt vienkārši vairākos sējumos, un ka cilvēki uz viņiem uzkarās un viņus lasa, un tas man laikam būtu interesanti, tad es varbūt arī varētu sākt to darīt. Paldies!